Sveiks, mīļās sirdsdraudzenes! Laipni lūdzam raidierakstā, un šodien man ciemos uz sarunu ir Evelīna Sproģe. Sveika, Evelīna! Labdien, labdien! Prieks, ka tu vari mums pievienoties uz sarunu, Evelīna, un šodien runāsim par uzminiet ko sievišķību, par būšanu sievai un arī par mājmācību. Tā kā, man liekas, Evelīna ir brīnišķīgs cilvēks, kas varētu ar to padalīties, jo viņa pati arī to ikdienā dara, tāpēc varbūt došu vārdu tev, Evelīna, vienkārši iepazīstini, kas tu esi un ko tu dari ikdienā. Tātad es esmu sieva Andrim, un aprīlī svinēsim 20 gadus laulībā, un esmu mamma 4 brīnišķīgiem bērniem, meitai un 3 dēliem, un meita ir jau 10. klasē, un tad ir dēli 8., 6. un 3. klasē. Tā kā pastarītim ir 9 gadi, tas ir tā neaptveram, kā tas laiks ir aizgājis. Un vēl arī mums ir 2 zvaigžņu bērniņi, Gustavs un Daniels, kas atnāca par ātru pie mums. Tad mēs arī viņus, kā saka, tad, kad mēs savstarpēji runājam, tad mēs ar tā kā viņus pieskaitam, un māsa saka, man ir sanāk 5 brāļi, ja, viņai vecākai māsai. Un tad Gustaviņš ir 2014. gadā dzimis, un Daniels ir 19. gada pašas beigas, es rēķinu tāds 20. gada sākums. Nu tā kā tas būtu par to ģimenisko pusi, un es esmu arī Evelīnas virtuālās skolas izveidotāja kopā ar vīru. Tas mums projekts arī tapa Covid laikā patiesībā. Mēs sākām filmēt Montessori lekcijas kursus, ar kurām es pirms tam braucu uz dažādām vietām, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Un man ļoti tuvi ir Montessori pedagoģija, un es ne tikai to praktizēju mājās, bet arī ārpus mājām, mācot citus bērnus un arī iedvesmojot un iedrošinot vecākus. Tad vīram bija ideja, ka to visu vajadzētu nofilmēt. Es tāda, labi. Un tad mēs to nofilmējām un izveidojām Evelīnas virtuālo skolu, un tagad tā ir pieejama jebkuram interesantam, kurš dzīvo gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Pagaidām tas viss ir latviski, tad galvenais, ka saprot latviski, un tad es, uzstājos tur ar visādām online lekcijām un meistarklasēm. Un tā kā tas ir tas, ko es daru. Un, protams, tas, ko tu jau pieminēji, mājmācība un bērni. Mājmācībā ir bijuši, varētu teikt, tā jau kopš dzimšanas. Un, ja rēķina tajos gados, tad jārēķina pēc vecākā bērna, plus vēl 2 tie sagatavošanās gadi, tad lai iet 12 gadi ir tajā mājmācībā. Tā kā tas būtu tāds dosie par mums, un es visu laiku biju rīdzeniece, bet tad arī 20. gadā aizbraucām uz Kurzemi, un tad te arī palikām. Jau būs pavasarī 5 gadi, kā esmu kurzemniece. Brīnišķīgi, paldies tev, tu arī esi aktīvi ļoti sociālajos tīklos, un tev ir brīnišķīgs Instagram konts ar dažādiem vērtīgiem materiāliem, sarunām, resursiem, tā kā noteikti atrodiet Evelīnu Sproģi Instagramā, piesakojiet, un es domāju, ka būs par vērtību un par svētību daudziem, lai paturpinātu šo sarunu. Paldies tev! Labi, tad lacam iekšā mūsu šodienas tēmā un pastāsti, protams, kā jau tu minēji iepriekš, tā ir milzīga tēma, bet ko tev nozīmē būt sievietei? Sievietei, zini, es atceros, ka vienmēr sakot, kad man sākās mēnešreizes, es biju dusmīga uz Dievu, ka es esmu sieviete. Man liekas, ārprāts, kas tas tāds vispār ir, pamatskolā, tāds šoks vispār. Un tad es biju pikta, un tad man liekas, vispār es negribu, un tie laimīgie puiši, viņiem nekas tāds nav. Un tad es norimos, un tas domāju, viņiem ir armija, un viņiem ir, visādi citādi grūtumi. Ir labi, tā, samierinājos ar to. Tā kā tas tāds pirmais bija, kad tu saproti, kad, redz, nāk tas cikls un viss ar to saistītais, ka tas arī ir tas, ko tad nozīmē būt sievietei. Vispār esmu ļoti, ļoti laimīga, ka es esmu sieviete, un ka Dievs tā ir vadījis, ka tā ir tāda viņa liela Dieva vadība un žēlastība, ka man ir vīrs, ka mums ir dāvāti bērni, ka ir bijusi šī iespēja piedzīvot grūtniecības, dzemdības, bērnus audzināt ar visām tām grūtībām un izaicinājumiem, kas to pavada. Bet tajā visā ir tāda piepildījuma sajūta.
Un šo visu sakot, es paturu prātā arī to, ka ir sievietes, kurām ir citādāks tas dzīves ceļš un citādāk viss izvēršās. Un vai tāpēc viņas jūtās mazāk sievišķīgas? Es domāju, ka nē. Galvenais, man liekas, kas arī izskan tavās sarunās ar citiem viesiem, ka tu saproti, tā kā esi tu un esi Dievs, tā ir tāda svarīgākā saite, kas tev ir, un ja tev ir labi ar sevi un ar Dievu, tad es domāju, ka tev arī pēc tam vienalga kādā konfigurācijā tā dzīve iegrozās, kāds ir tas Dieva plāns, vai tu esi ar Dievu kopā un nepavarās tur tie ceļi uz ģimeni vai kā, vai Dievs atkal tieši ved tā, ka ir ģimene un ir bērni un ir daudz bērni, vai atkal ir varbūt viens bērns. Ja mēs tiešām tie mazām meitenēm tie sapņi var būt daudz un dažādi, bet dzīves kādreiz iegrozās arī visādi. Un tad galvenais, man liekas, ka paturēt tādu prātā to, ka Dievs grib to labāko mums, kā viņa meitām, un nevienmēr mēs zinām, kas ir tas labākais, un dzīvot tādā sadraudzībā un tādā mierā ar to Dievu plānu un paļāvībā. Un tas nav viegli, tas nebūtu nav viegli. Tā kā, es esmu laimīga būt par sievieti un par to, kā Dievs ir līdz šim vadījis. Un caur visiem piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem un ar visu to saistīto. Un par to sievišķību, kas tad ir tā sievišķība, es par to tā domāju. Un man liekas, ka tā sievišķība ir tas arī varbūt pat sinonīms maigumam. Es nezinu, man liekas, ka tāda sirsnība, maigums, kaut kāda gaisma, kaut kāds siltums, tāds, ka ir jauki būt kopā ar to cilvēku. Tā kā svece, iedegta svece, kaut kas tāds maigs un trausls, un tajā pašā laikā arī tas sievietes jau ir arī ļoti stipras. Un tad kaut kā būt stiprām un reizē arī maigām. Tā kaut kā, jo es to saku arī kontekstā, nezinu, par tām pašām dzemdībām kaut vai, kad tas ir tāds, kad ir tāds brīdis, kad tev liekas, es vairs nevaru. Es vairs nevaru. Bet tad tu tiec tam pāri un tu to vari, un tas bērniņš tev ir uz krūtīm, un man ir vienmēr bijis tā, ja es šito varu, tad es varu visu kaut ko. Tad jau atkal pienāk dzīvē kaut kādas situācijas, kad es aizmirsis to augšējo, to virsotni, kurā tev tā doma ir bijusi, ja es šito varu, tad es visu citu varu, jo man ir bijis arī dzīvē tā, ka ka es neko vairs nevaru, bet tad kad tu atceries, ka ka tu vari, ka Dievs tev dod to spēku, un tu vari. Tas tā kā par to sievišķību, tāds maigums, trauslums, reizē arī tas spēcīgums, tāda izturība arī kaut kur, tāds, kaut kā tā, Viktorija. Droši vien arī es domāju, tas ir tāds raksturs, ja? Es nezinu, katram arī mums var būt vizuāli ar sievišķību kaut kas cits asociēs. Citam varbūt tās ir tikai kleitas. Citam varbūt tās ir, man liekas, tā ir tāda, kaut kur tāda, es nezinu, kā latviski saka, modestīja, atturība kaut kā, tāds, ieturēts, jā. Jā, tāds ieturēts, tāds ar grāciju, ar tādu, kaut kas tāds, ne jau, ka es būtu ideāls piemērs tam, ja es vienkārši es tā zīmēju tādu, es esmu tāds sportiskā tipa cilvēks. Man patīk es arī esmu spēlējusi basketbolu ilgus gadus, un man tas ir tā gājis kopā, kad ērta jaka, botas un ātri kaut kur iet. Un tā, es nemaz nepateiktu, uz tevi skatoties. Bet tajā pašā laikā man arī ļoti patīk tāds, ka es redzu kaut kur internetā klasisku, nezinu, kleitu, mēteli, cepuru un tā. Man patīk, man tas liekas sievišķīgi un skaisti, un es labprāt par to uzvilku. Man varbūt nav īsti kur. Un ir tīpaši, ja vēl mani klausās mamma ar maziem bērniem un vairākiem, un tev vienkārši ir jāskrien un jāskrien bērniem pakaļ, tad kur vēl tur mētels un kāds zolīdi, nezinu, cepuri vai apa vai kaut kas tāds, bet ir savs laiks gan vienam, gan otram. Ar vīru uz kādu randiņu var aiziet arī, kā saka, kleitā un skaisti uzciršties. Un varbūt pa māju taču arī var tā pa vienkāršam. Ja? Tā kā tā sievišķība arī kaut kas, droši ir ārēji,
Bet arī, galvenais jau, man liekas, ir tā sirds attieksme, tad jau tas arī uz āru parādās, tas, kas ir iekšā. Un droši vien arī valoda. Man varbūt neiet ar sievišķību kopā lamāšanās, kaut kādi, nezinu, trīsstāvīgi vārdi kaut kādi. Ja es kādreiz tā dzirdu no sievietēm, nezinu, viņas tur uzstājās, un tad viņām vajag kaut ko tur iespraucināt, kaut kādu lamu vārdu, man liekas, tiešām nevarēja iztikt bez tā. Tā, ka man liekas, atkal no otras puses, kādreiz esmu runājis ar tās sievietēm, un viņas vienkārši saka, tā ir tāda viņu, tāds tā kā stils varbūt, vienkārši tā viņas, nezinu, lai piesaistītu varbūt jaunāku auditoriju vai kaut kā tā. Man kaut kā liekas, ka varbūt ka tāda arī valodas varbūt tīrība kaut kur, ka tas ar tāds, bez tā jau laikam var iztikt bez tā slamāšana. Tā. Es pilnībā piekrītu, jā, tas arī manā ceļojumā, jā, kļūstot sievišķīgākai un, jā, sastopot Dievu un, jā, tā visa dzīve izmainījās īstenībā un, jā, valoda mainās un tas, kā tu sevi pasniedz citiem, tas, kā tu pati sevi redzi, tas ļoti izmainās un, zini, tu man atgādini nedaudz Keitu Middletonu, kuru man liekas ļoti skaista un ļoti eleganta sieviete. Paldies tev! Tad, kad es tev teicu par to, ka es internetā paskatos, tā kā es redzu tos elegantos tērpus, tad tas, ko es redzu Keitai mugurā, man ļoti bieži patīk. Gan viņas kleitas un mēteļi un cepures, tā kā es par viņu arī nodomāju, un tagad tu viņu tieši pieminēji. Jā, tā kā es arī domāju, tev ir vīrs, vai ne, un tev ir iespēja būt sievišķīgai un elegantai priekš viņa, un ir meitenes, kuras vēl ir brīvas un neprecētas, ka viņām nevajag arī padoties. Vienkārši tā grib varbūt sevi kaut kā iedrošināt, un cits klausītājs, kuras nav vēl precētas, ka pat ja tev nav tur tā īpašā cilvēka dzīvē, tu tāpatās vari būt tā sievišķīga, eleganta un tāda valdzinoša, bet ne tieši ārēji domāju, ka tas ārēji dabīgi parādīsies, bet ka tava sirds ir mierā, ka tava sirds ir priekā, ka tā tiešām varbūt tāda atdusā pie Dieva, ka tu zini, kā viņš uz tevi skatās, ka tu esi visdārgākais zieds viņa dārzā, un tā redzēt savu sievišķību, man liekas, tas man ir palīdzējis, kļūt par to, ko viņš man īstenībā ir radījis, jo man liekas, mūsdienās mēs tik pavirši varbūt izturamies vispār pret lietām kā tādām, bet arī pret sievišķību, protams, ka ir vieglāk, ka viss ir ērti. Man ir vieglāk apģērties ērti un lai ir ātri un tam līdzīgi, bet mēs tajā ērtumā kaut kur bišķiņ pazaudējam, varbūt to, kas mūs padara unikāls, ka Dievs ielika skaistumu, kas nāk no viņa mūsos, kā sievietēs, vai ne? Jā, varbūt tās tu vari padalīties, kas tev palīdz būt sievišķīgai un pievilcīgai savam vīram, tā kā pat ja jums ir 20 gadi tūlīt laulībā, tas ir tiešām apsveicami un slavu Dievam par to. Kā saglabāt to pievilcīgumu un to sievišķību laulībā, pat tad, kad gadi jau ir paskrējuši priekš? Es teikšu, ka ir dažādas situācijas. Piemēram, ja vīrs strādā ārpus mājām, tad noteikti, ka var viņu no rīta iepriecināt, ka tu jau varbūt atvadies no viņa, nevis no gultas pamājot, čau, bet ka tu esi, varbūt tā sakopusi jau sevi, sataisījusies, un ka viņš aiziet no mājas, un viņam paliek acis priekšā, kā saka, skaista bilde sievas, ja? ka gribās atgriezties atpakaļ pie viņas, un vakarā tāpat, ka varbūt viņš nāk mājās, un tad tu viņu sagaidi tā. Nevis varbūt ar čupčiku, bet tu atais vaļā tos matus. Es domāju, ka vīriešiem patīk, ka sievietēm, ja tie mati ir gari, tad lai viņi ir kaut kā, nezinu, uz leju, nevis baigā copītē. Bet izaicinājums, man liekas, ir tad, ja abi divi strādā no mājām. Un mūsu gadījumā tā arī ir, ka mēs strādājam no mājām un vienmēr esam patiesībā strādājuši no mājām, kopš mums ir bērni. Un tad viņš man ir redzējis dažādi. Tā gan ar izsūrušiem matiem un ar, nezinu, tikko pamodušies pusdienu, piemēram, es varbūt arī tā tikko pamodusies, ja? Tā arī tāda liela
žēlastība un sirsnība tajā pašā laikā, ka viņš nesagaida no manis arī vienmēr, ka es izskatīšos tā kā kāzdienā, ja? vai tā kā uz randiņu, ka mēs ejam. Ka tur arī tā burvība, ka tas otrs tev arī pieņem ar to copi un ar visu kaut ko, kādu mēs izskatāmies, ka nav jāiet ārpus mājas, ja? Un ka mēs varbūt nemaz tur baigi nesataisāmies. Un tad varbūt tiem, kas ir mājās visu laiku kopā, varbūt, ka tur ir mazliet jāpiedomā pie tā, ka varbūt nevajag visu laiku tajās mājas drēbēs staigāt, bet varbūt, ka tad ir kaut kādas, redzi, tas ārējais jau iedod to sajūtu, un, par to, kā tu jūties un kā tu sevi nes, to ar halātu staigās varbūt vienā veidā, bet ar kaut kādu vai džemperi vai kleitu, vai biksēm kaut kādām citādākā. Tā kā noteikti, ka ir jāpiedomā. Es zinu, ka sievietes ir tādas, kas jūtās sievišķīgas, tad, kad ir uzkrāsojušās, un viņām tas ir svarīgi katru rītu uzlikt meikapu. Man ir ļoti dažādi. Tā kā sanāk diezgan daudz varbūt iefilmēt kādus stāstiņus priekš Instagrama, tad diezgan bieži es uzkrāsojos no rīta. Bet ir arī dienas, ka tā kā nē, un vai tāpēc es jūtos mazāk sievišķīgi, arī nē. Bet varbūt kādam tas tieši palīdz justies labāk. Kad viņš ir uzlicis kādu kosmētiku. Jā, varbūt tad, ja strādā mājās, tad ir mazliet vairāk tā jāpiedomā, jo nav tas mirklis, kad tu atvadies un kad tu sagaidi to vīru, ja? Piemēram, vīrs nāk mājās, tu zini, te varbūt iepūt mīļākās smaržas, un ne viņam pretī, un saki čau, un ēdiens jau uz pannas, kā saka, jau čurkst, ja? un viņš ienāk, un vispār es dzirdēju tādu foršu ideju, kad ja cepās uz pannas sīpols ar ķiploku, ka tā smarža ir tāda, ka, tāda ļoti silta un ieaicinoša. Un ja vīram ienākot mājās, viņš jau jūt to smaržu, jau viņam, kā saka, jau viņš jūtās labāk un labi. Tā arī tādas kaut kādas nianses par to. Droši vien, vide, apkārtējā vide arī droši vien palīdz justies sievišķīgi. Jā, un sieviete ļoti, ļoti spēja ietekmēt to vidi un mainīt to vidi un padarīt to vidi par ieaicinošu un mājīgu, kurā gribas atgriezties. Tā kā mīļās klausītājs, nepalaidiet garām, to savu unikālo dāvanu, darīt par mājām vienkāršu namu. Labi, ko tev nozīmē būt sievai? Kā tev izskatās būšana sievai, būt labai sievai? Būt labai sievai. Redz, es minēju, ka mums te 20 gadu laulībā un 23 kopš tā pirmā randiņa. Un tad arī man liekas, ka mūsu bērni, ka mēs esam runājuši, ka viņi tā prasījuši, diezgan ilgs mums tas draudzēšanās laiks bija, 3 gadi sanāk. Mēs martā pirmais randiņš un aprīlī pēc 3 gadiem apprecējāmies. Un tad tas mūsu stāsts ir tāds, ka patiesībā Andris mani jau bildināja, kad mēs bijām 5 mēnešus draudzējušies. Oh, wow. Viņš man vienkārši paprasīja, kad mēs varētu apprecēties. Viņš man neprasīja, vai mēs varētu, bet kad mēs varētu. Man liekas, tu gan esi gudrs, ka tu man prasi tā, ka man nav varianti jā vai nē, bet datums, ja. Lūk, un tad tā kā sanāk tā, ka mēs draudzējāmies salīdzinoši ilgi, bet ar to domu, ka mēs precēsimies. Nevis es vienkārši, kā saka, kad nevar saprast, tad mēs precamies vai nē, vai ko, bet tātad pēc 5 mēnešiem bija skaidrs, ka mēs precamies. Un tā kā mums tā doma bija, ka mēs gribētu paši sakrāt naudu tām kāzām, un mēs sapratām, ka mēs vēl pēc gada, man liekas, ka nevarēsim. Un atkal ziemā mēs negribam, tas sanāk pēc tam pavasars. Lūk, un tad mēs uz to tā kā gājām, un pa to laiku, ko mans vīrs darīja, kad mēs tikāmies uz randiņiem, viņš ļoti bieži bija izdrukājis kādu rakstu par attiecību tēmu, vai par kaut ko par laulību, vai par draudzēšanos, kaut ko. Tad mēs gandrīz, es nezinu, cik procentos randiņi, tad mēs arī kaut ko kopā izlasījām un pārunājām. Un man liekas, ka tas bija tāds super laulāto kurs, kuru mēs sev novadījām divatā, ka mēs daudz ko lasījām un pārunājām un gatavojāmies. Un tad tādu lielu ietekmi, man liekas, uz mani personīgi atstāja tāda grāmata par Love and Respect, un autors ir tāds Emersons Egeričs.
Un tas pilnais nosaukums ir tāds: The love she most desires and the respect he desperately needs. Tātad tā mīlestība, ko tā sieviete ļoti, ļoti, kuras ilgojās, un atkal vīrietis, kurš ilgojās pēc tās cieņas. Un tad es no tās grāmatas atvēru to, ka vīrietim svarīgāk par to mīlestību, un par to, ka tu saki, ka tu viņu mīli, ir cieņa no tās sievietes, kas ir viņam. Un ka viņam pasaka, es tevi cienu, ka es novērtēju to, ko tu dari manā labā, mūsu ģimenes labā, paldies par tavām rūpēm, ka tā cieņa viņam ir svarīgāka. Un atkal, es domāju, ko Andris atkal izlasīja tādā grāmatā, jā, cik svarīgi, kā tā sieva grib to mīlestību, un ka viņu mīl, un ka viņai saka, ka viņu mīl, un tā, un tas bija tas, kas man saklikšķēja ar to grāmatu. Un tad es domāju, ka tā labā sieva tad ir tā, kas ciena to vīru, kas viņu ciena. Un tad, ja tā sieviete jūtas mīlēta, tad viņai ir vieglāk izrādīt to cieņu. Un ja vīrietis jūt, ka viņu, un redz, ka viņu ciena, tad viņam ir vieglāk mīlēt to sievu, un varbūt kāds klausās un domā, ko tad tas īsti nozīmē. Tad viena lieta, kas man varbūt nāk prātā, divas. Piemēram, jūs esat kaut kur kopā publiskā vietā vai pasākumā, un tagad tur kaut ko runā, un tur bariņā, un kad tu neizmantos to situāciju, lai vai pasmietos par vīru, nezinu, piemēram, viņam ir kaut kāda vājība vai nepilnība, kas mums visiem ir, un tagad tu par to tur izstāstīsi visiem un pasmiesies, varbūt tas būs kontekstā, bet tas būs ļoti aizskarošam otram. Piemēram, tāds, ka tu publiskās vietās vienkārši tu neliec savam vīram justies slikti, minot kaut kādas vājības vai nezinu, neizdarības vai kaut ko, kas mums visiem gadās un ir. Vai otrs ir, ka es, piemēram, arī bērnu klātbūtnē, tā kā nebraucu vīram virsū par kaut kādām lietām. Varbūt ir kaut kas, mums katru vakaru ir tā kā vakars apulce, kur mēs te sanākam un tā. Un ja tur kādreiz kaut kas ir, es tādu, bet hanīti, it kā es iebilstu, bet tajā pašā laikā es uzreiz tur neuzsāku baigo tagad strīdu un tagad izrēķināšanos. Ja? Nē, mēs pēc tam, ja ir man kaut kas pret to viņa priekšlikumu vai argumentu vai vēl kaut ko, tad to mēs pēc tam izrunājam. Un nav jau tā, ka bērni nav redzējuši, ka mēs strīdamies. Mēs strīdamies un ir tādas diskusijas kaut kas, pagaidi. Tagad, vai arī mēs pasakam bērniem tā, mums ir tagad jāiet šitas izrunāt. Mums ir tagad jāsaprot, vai nevienam otra argumenti, kāpēc tur mamma nepiekrīt vai tētis un tā. Jā, ka mēs tur tā varbūt baigi. Mēs arī, nav arī tā, ka mēs baigi tā strīdamies, zinu, ka visi iet pa gaisu, tā arī, tas nav arī tāds mūsu stils, bet tāpat jau tās domstarpības ir. Un tad droši vien tā labā sieva mēģināt uzklausīt, vai ne, tas vīra argumentus un iedziļināties un saprast, kāpēc ir tāds vai šāds lēmums pieņemts, vai arī kāpēc grib tādu lēmumu pieņemt. Un tas jau iet kopā ar to cieņu, jā. Tā cieņa ir tas, man liekas, tas vīrietim, tas ļoti, ļoti svarīgi, ka viņu ciena un ka novērtē un ka pasaka paldies. Droši vien, kad arī sievai patīkam, ja viņai pasaka paldies. Par to labo sievu. Ko darīt, ja tavam vīram, viņš pieņem lēmumu vai arī viņš vēlas darīt kaut ko, kam tu nepiekrīti, kā cienīt tādos gadījumos, ka tu nepiekrīti viņa varbūt domām vai izvēlē vai lēmumu, ko viņš ir pieņēmis? Jā, droši vien. Pirmais būtu lūgt Dievam, tā kā pateikt Dievam, tu redzi, ka man nepatīk tā ideja, ja? Ka ir ļoti jauki, ka mums ir Dievs, kuram mēs pat taisno varam to savu frustrāciju, nepatiku, dusmas vai ko pateikt. Un ja vajag iziet aplītī, un tad ejot izrunāties ar Dievu, un tad varbūt nāk kaut kāda ideja vai vēl kaut kas. Droši vien es arī pēc tam ietu runāt arī ar vīru, es teiktu, man nav miers par to kaut kādu lēmumu vai ko tu gribi darīt, ja? Tāds, ka komunikācija ļoti svarīga ir tāda, komunikācija. Un jā, arī tur ir tā, jo man patika arī reiz dzirdēta tāda doma, ka jāļauj arī kļūdīties tam otram ir.
Ja tas ir, es nezinu, kaut kāds vai finansiāls lēmums vai pirkums kaut kāds, ja? Jāļauj arī viņam kļūdīties un izdarīt secinājums. Tā, kad kādreiz varbūt saka, ka sievietēm tur intuīcija labāka vai vēl kaut kas, ja viņi varbūt jūt, tur vajag vai nevajag vai ko vai kā. Bet, ja tur ir bijusi veselīga komunikācija, abi viens otru ir uzklausījuši, un tad tomēr tas kaut kāda izvēle tiek izdarīta, labi, bet tur pirms tam ir bijusi viss saruna. Un tad jau pēc tam atkal nākamais posms, ja tur ir kaut kas, vai pazaudēja tur akcijās naudu, ja, tad, mācība, ja, abiem mācība, un tad atkal iet tālāk. Tā, es nezinu, kā būtu tad, ja, piemēram, mans vīrs būtu super ekstraverts, un viņam vajadzētu katru nedēļu satikties ar draugiem. Un piemēram, nezinu, līdz vēlai naktī kaut ko darīt. Ja? Es nezinu, kā būtu tad. Mans vīrs ir tāds introvertāks. Un mums ir labi divatā. Viņam nav aicinājums skriet kaut kur ārpus mājas, izklaidēties. Ja? Tāpēc es nemācēšu pateikt, ko darīt tādā situācijā, bet noteikti, ka lūgt var vienmēr un savstarpēji runāties arī vienmēr, jo atkal tur būs cieņa un tur būs mīlestība, un ja vīrs mīlēs, tad viņam taču būs svarīgi, lai sievai arī ir labi, un lai nav viņai jādzīvo kaut kādā tādā frustrācijā, tad varbūt no 4 reizēm mēnesī uz 2 ja, samazinās iziešanas ārpus mājas, vai arī otrādāk, es nezinu, arī varbūt sievietei varbūt iziešana viena pēc otras, un ka viņa mājās gandrīz nemaz nav, ja, tā kā tur ļoti svarīgi ir komunicēt, un protams, arī, kompromisi, laulība jau arī ir tādi kompromisi, tāpēc, ka katrs mēs ienākam tanī laulībā ar savām kaut kādām ekspektācijām, ilgām, tagad būs un tā. Un tad ir tā realitāte. Un atkarībā no tā varbūt arī cik ātri bērni piesakās, arī bērni ievieš savas korekcijas. Jā. Ir kompromisi, savstarpējā, komunikācija, tas viss. Mēs turpinām augt un attīstīties ar to laulību. Tas tāds nebeidzama izaugsme, nebeidzama vieta, kur trenēties un noslīpēties. Tā, man liekas, tas nekad tā nebeigsies, tas process tāds, jo mēs jau paši maināmies, tās varēšanas mainās. Nezinu, ka būs 70, 80 gadu, vairs jau tā nevarēs lekt un skriet, varbūt, ja atkal būs jāpieņem kaut kāda realitāte, ka varbūt dzīves ritms būs lēnāks. Tāds, mūžu dzīvo, mūžu mācies un pieaudz. Un vispār par laulību baigi svarīga lieta ir humors un humora izjūta, ka jūs abi varat pasmieties viens par otra jokiem, un ka tas ir tik forši sajust, ka tam otram patīk tavi joki. Un vīram arī ir, man liekas, ļoti svarīgi, ka viņa joki ir smieklīgi, un ka par viņa jokiem var pasmieties, un ka var abi divi kopā pasmieties, un ka humora izjūta arī ir baigi svarīga. Un, protams, ka mēs paši par sevi varam pasmieties, ka mēs neuztveram sevi super nopietni, bet, ja gadās kaut kādas ķibeles, tad var pasmieties. Tā kā humora izjūta arī ļoti, ļoti svarīga. Es pat teiktu kaut kur tur augšgalā. Un zinu, ko vēl mēs satvērām, gatavojoties laulībām, mēs kaut kur izlasījām tādu domu, izskan tāds viedoklis, pretējie poli pievēlkās un tur, ka tas ir tas bez mazai kā tur notiek viss, ja. Bet man patika tāda ideja, ka skaties arī, ka lai ir diezgan daudz kas kopīgs. Protams, ka tas var laika gaitā arī tās kopīgās intereses atrasties un izveidoties un tā, bet ļoti jauka arī, ka tādā laulībā ieiet jau ar tādām, kad ir jau kaut kādas kopīgas lietas, vai tā būtu kopīga kalpošana vai kopīgas intereses, iet kalnos, skriet un spēlēt bumbu vai kaut kas cits, atkal iet uz mākslu un uz izrādēm vai kaut kur, bet ka ir kaut kādas tādas, ka ir pat vairāk tā kopīgā, ka jūs esat vairāk līdzīgi nekā atšķirīgi. Man tā doma patika. Varbūt kādam arī nodar, jo man ļoti patika tas, ka es varēju savu vīru diezgan daudz vērot. Tā kā vēl pirms mēs, pat pirms mēs vēl sākām draudzēties, es viņu zināju, un ka mēs mēdzām arī kopā spēlēt basketbolu, tur tāds bariņš cilvēku. Un tad man patika, ka es varēju tā vērot,
ka viņš tā mierīgi reaģē uz visādām situācijām uz tā laukuma. Vai tur aizmet garām, vai tur kāds nobloķē, vai vēl kaut ko. Es redzu, ka viņš uguns nespēr. Tā ir laba lieta, man patīk. To es tā pieņēmu tādu novērojumu zināšanu, kad forši bumba netiek aizsverta pāri visam laukumam, ja kaut kas nenotika tā, kā gribēja. Jā, to ir ļoti labi zināt, ka vīrietim ir raksturs, kuru viņš var savaldīt un nesprākst un tam līdzīgi. Jo, ja viņš sprākst uz visiem pārējiem, tad viņš sprāks arī uz tevi laulībā. Tā kā, jā, ieiet tajā ar tādu objektīvu izvērtējot jau kāds cilvēks ir pirms tam. Viņš arī tāds ienāks laulībā, mēs nemainamies tā uz klikšķu. Es tagad pasaku jā, un tagad es pēkšņi tikšu vaļā no visām savām bagāžām un no visiem saviem sliktiem ieradumiem. Tā kā tas ļoti labs iedrošinājums. Paldies tev, Evelīna. Bet jā, tātad par mājmācību. Es domāju, mums daudz klausītājs, jā, ir ieinteresēts. Man arī ir daudz draudzenes, kuras interesē mājmācību. Man pašu kādreiz noteikti interesēs mājmācību. Tad jā, pastāstīja, kāpēc izvēlēties mājmācību? Par to mājmācību, zini, interesanti. Es pati sevi mājmācībā nemaz neredzēju. Tā kā ne vidusskolā, ne augstskolā, droši vien tāpēc, ka es vispār par to nebiju dzirdējusi un redzējusi. Man vienkārši nebija vispār tāda mapīte galvā, ja, kad eksistē tāda lieta, ka varētu mācīties mājās, jo es arī esmu tas bērns, kurš ir gājis bērndārzā, tad viņš ir gājis skolā, tad ir augstskola un darbs, un tad vajadzētu pēc tās schēmas būt ģimenei, un tad jau ir savi bērni, un atkal viss tā kā tas cikls turpinās. Bet tad es sāku strādāt Rīgas Mateja baznīcā, Rīgas Mateja draudzē un vadīju bērnu kalpošanu. Un tad gatavojoties tur gan uz nometnēm, uz vasaras bībeles skolu, svētdienas skolu, tad es tur pa to internetu visu kaut ko meklēju. Un ļoti daudz reizes nonācu pie mājmācības māmu blogiem, homeschooling moms, un es tik skatos un palasu, vispār baigi fēni. Un tad man liekas, ka tajā brīdī kaut kāda tāda sēkla iesējās sirdī, kad paskaties, izrādās, ka var arī bērnus mācīt mājās. Un tad, kad mums tie bērni piedzima, tad mums ir diezgan mazas starpības viņiem, tīpaši pirmajiem 3. Tur ir 1 un 4 un 1 un 11 tā starpība. Un tad bija tā, ka mums bija skaidrs, tā ka viņi sadzima pirmie 3, ka mēs to bērndārza posmu pavisam noteikti varētu mājās. Jo vēl pirms Mateja baznīcas paspēju pastrādāt arī pirmskolas izglītības iestādē, tādā estētikas skoliņā, un tad man kaut kāda pieredze senāk bija ar to pedagoģiju, bet vispār izglītība man nav, man ir biznesa vadības izglītība. Un tad vēlāk es piemācījos Montessori pedagoģiju, kas man brīnišķīgi noderēja un nodara mājmācībā. Bet tajā brīdī bija šī pirmskolas izglītības iestādes pieredze, un tagad ir tie mazie bērni, un tad mēs sapratām, kad bērndārs posmu mēs varam iemācīt tos burtus un lasīt un rakstīt un matemātiku 1. 10, lai varētu iet 1. klasē, ka tik daudz mēs varētu. Un arī es nevarēju iedomāties sevi katru rītu visus 3 mazos dabūt ārā no mājas, aizvest uz iestādi, visu, ko es arī pati biju piedzīvojusi strādājot iestādē, kad atved un viņš jau tur samiegojies un raud, un mammai arī asars acīs, jo viņai arī ir grūti. Un tas tad domāju, nē, ja mēs varam šitā, tad iesim šo te ceļu. Un tad tā arī mēs sākām ar šo te bērndārs posmu, un tad jau es aizgāju arī mācīties Montessori pedagoģiju, un tad es varēju likt lietā to, ko es biju iemācījusies jau pie saviem bērniem, un tā tas laiks gāja, un tad pienāca brīdis, kad vajadzēja saprast par 1. klasi, un tad mēs tā domājam, mēģināsim, un tad arī tā one day at a time, ja, angliski, kad vienu dienu, vienu gadu, ka mēs tā neieciklējāmies, ka viss tagad mājmācība uz visiem laikiem un viss pārējais ir slikts. Nē, kā saka, mūsu ģimenei tas derēja un der un patika un patīk, bet mēs arī atļaujam tā kā sev to brīvību, to opciju, ja arī kaut kas mainās, tad reku, cik labi, ka mēs dzīvojam valstī, kurā ir arī visādas citādas izglītības ieguvas formas, vai tā būtu klātienes skola, tālmācības skola, ja privātas skolas, kad ir šīs te daudzās opcijas, ja tiešām kaut kas mainās.
Bet jā, tā mēs aizgājām uz to mājmācību. Un pēc tam gadiem ejot, kad man arī aicināja reiz kaut kur pastāstīt par tiem iemesliem, tad es varbūt tā pasēdēju un ilgāk padomāju, tiešām, kas tad ir tie ieguvumi mūsu gadījumā un kāpēc vispār tā mājmācība. Un tad jāsaka tā laikam, un tas ir tāds pirmais, ko es vienmēr minu, ka tas ir tāds, ka tu jūti to aicinājumu to darīt. Bet tas ir kaut kas tāds ļoti abstrakts, aicinājums, ja? Un kādreiz ir grūti aptvert, kad cilvēks saka, man ir aicinājums braukt misijā uz Zimbabvi. Un es zinu, ka man nav tāda aicinājuma, ja? Bet ir cilvēks, kuram ir, un es nevaru to apšaubīt, ka Dievs tev ir ielicis tādu aicinājumu, tāpēc arī tas ir tik netverami kaut kur, ja? Bet kad tev ir iekšā tā vilkme, tas tāds aicinājums, pamudinājums to darīt. Lūk, tā kā tas būtu tas pirmais, ka jā. Bet tad, ja mēs gribam pieslēgt racionālo klāt, tad noteikti es ieteiktu abiem diviem laulātajiem domāt par to, kad, ja iet to mājmācības ceļu, tad padomāt, arī tiešām tos iemeslus, kāpēc mēs gribam to. Vai tāpēc, ka tā ir tāda kaut kāda mode, tur, zini, Evelīna tur Instagramā to dara, ja, vai tur vēl kāds dara, vispār baigi smuki izskatās, mēs ar tā varētu, ja. Tas nebūs labs arguments. Tā, ka tur vajag abiem kopā par to lūgt, un tas ir jauki, Viktorija, ka tu saki, ka tev arī ir tāda doma kaut kur, ja, tad arī meitenes, kurām ģimenes vēl taps, ka to var arī uzticēt Dievam. Dievs, tu redzi, ka man ļoti patīk šī ideja, kā man patikt, ja arī man būtu vīrs tāds, kurš būtu atvērts tā ideja, jo es zinu arī ģimenes, kur sievai tas patiktu, vīrs tomēr uzticās vairāk sistēmai, izglītības sistēmai, un tad šeit arī ir tā cieņa. Labi, es nespēršu tur uguņus pa gaisu, tāpēc, ka es gribu. Vīrs, man arī, manā uztverē vīrs ir tas ģimenes galva, viņš nes to atbildību, to finansiālo slogu, tā, kad, es neiešu pret viņa to, ka viņš saka, ka vajag tomēr iet uz skolu, tā kā var būt ļoti dažādi, bet ir svarīgi atkal runāt par tiem iemesliem, argumentiem, uzrunāt tās ģimenes, kuras jūs zināt, kad dara to jau ilgāku laiku, paprasīt to ģimeņu argumentus, un varbūt, ka kādu no tiem norezonēs arī ar jūsu ģimeni. Bet, jā, mums tas pirmais būtu tāds aicinājums, tad man pašai mums abiem ar vīru, man ļoti patīk tā brīvības sajūta, lai arī, esot mājmācībā, tev ir jāsadarbojas ar kādu no skolām, jo ir jābūt tai jumtam, tev kā mājmācības ģimenei. Es nevaru vienkārši būt kā sproģu ģimene, un tad mēs rekurējam uz izglītības ministriju un visu tur kārtojam. Ja nē, mēs sadarbojamies ar skolu, un tad skola mūs notestē, atsūta vai pārbaudas darbus, vai kaut kādas prasības, un tad skola ir tā, kas pārstāv mūsu valstiski. Tā kā būs jāsaprot, vai ne ar kuru skolu sadarboties. Bet tā brīvība izpaužas tajā, ka tomēr es varu izvēlēties metodi, ar kuru es tad gribu savus bērnus mācīt. Vai tas ir Montessori, vai Valdorfs, vai vēl kaut kas, vai tevis pašas izdomāt, vai vienkārši tas pats, kas notiek skolā, ka tu to dari mājās, bet ka tu vari izvēlēties tos dažādos ceļus, kā bērnu lasīt prasmē aizvest, kā viņu uz to rakstīšanu ieinteresēt, kā viņam tur tās dabas zinības. Varbūt, ka es zinu māmas, kas ir, piemēram, ļoti mākslinieciskas, tad viņas ļoti daudz ko caur to mākslas prizmu, ja? Ir atkal mammas, kurām patīk eksperimenti. Tad viņas caur tiem eksperimentiem, bet kad tu vari caur to savu, tā kā stipro pusi, to bērnu mācīt, ka tā ir tā burvība un tā ir tā brīvība, ka es varu izvēlēties to metodi, es varu izvēlēties vietu, kur es to daru, mājās, muzejā, pastaigā, pie ezera, pie upes, pie jūras, ja, ka to vidi tu vari izvēlēties. Tu vari izvēlēties kompāniju, ar ko tu kopā gribi mācīt, ja, bērnus, tos draugus, ka tā brīvība man ir bijusi ļoti, ļoti svarīga, un tā arī ir viena no mūsu ģimenes vērtībām - brīvība. Un tāpēc arī mēs esam priecīgi, ka mēs varam, un ka Latvijā var bērnus mācīt mājās. Kamēr vien to var, tad mēs esam par to pateicīgi. Tad nākamais iemesls būtu attiecības, ka mēs varam savstarpēji veidot stipras attiecības un arī tā kā modelēt attiecības ar Dievu.
gan mēs ar vīru, mums katram ir attiecības ar Dievu, mums kopā ir attiecības ar Dievu, mums kā ģimenei, ka mēs varam bērnus vest šajā ceļā un būt viņiem tādi pavadoņi. Un ka mēs redzam, kā viņu attiecības brāļiem ar māsu, ka es jau tagad redzu, ka ir jauki, ir arī strīdi, ir arī nesaskaņas, bet tajā pašā laikā mēs mācamies izlīdzināties, mēs mācamies, tā kā mēs esam tik daudz kopā. Tad tas nav tā, ka es no rīta katrs aiziet uz savu klasi, jā, viss. Vakar atkal mājās pēc pulciņiem pārguruši, pasaka tik čau un gultā iekšā. Ka tev ir vieglāk varbūt tādā scenārijā neizlīdzināt tās attiecības tik ātri, bet ja visu laiku ir kopā, tad cik ilgi varēs izturēt tur, kad tur ir uzkāps otram uz važacīm, tad ir jāatvainojas. Un tas pats arī ne tikai bērniem savā starpā, bet arī man, piemēram, ar bērniem, ja kādreiz sanāk tur kaut ko pateikt dusmīgāk vai kaut ko, jo nav jau tā, ka man bērni no rīta pamostās un, ko mēs šodien mācīsimies, ja? Tā, ka tas ir, jāsaka, tas bija pirmsskolas vecumā. Tad gan viņi cēlās un tiešām, mammu, ko mēs šodien darīsim, kāds būs darbiņš šodien, ja? Tad viņi tā ar prieku, un tas arī ir atbilstoši vecuma posmam. Viņi aug lielāki, viņiem ir parādās citas intereses, citas varēšanas, protams, ka viņi nevienmēr gribēs ar prieku darīt to, ko es viņiem likšu. Tā kā tas tā normāli, bet tad tas trešais būtu par tām attiecībām, ka tā ir tāda rīktīga attiecību skola. Un ka var piedzīvot arī ļoti, ļoti daudz skaistus kopīgus mirkļus. Un man ļoti patīk tas, ka mēs varam katru vakaru mierīgi apsēsties, izrunāt dienu, kopīgi pielūgt Dievu, svētīt bērnus, pakasīt muguras. Mans vīrs ir galvenais mugurkastītājs bērniem, un ka viņi mierīgi dodas pie miera. Un tad tas sasaucās arī ar vienu citu iemeslu par kvalitatīvu miegu, kas arī iespējams, man liekas, mājmācībā, ka bērniem var būt kvalitatīvs miegs. Un ka viņi, piemēram, ka bija mazāki, tad tiešām ziemas periodā viņi cēlās vēlāk, tāpēc, ka ir tumšs un ir tāds, kāds jau ir. Un atkal uz pavasari, tad viņi cēlās agrāk. Ļoti tā gāja līdz arī tam dabas ritmam. Tagad, kad viņi ir tik lieli jau, tad, piemēram, viņi ceļās visi ar modinātājiem, jo katram ir savi plāni. Lielie bērni mācās tālmācībā, jo Latvijā līdz 6. klasē var būt tā mājmācība oficiāli. Un pēc tam ir vai nu jāiet uz skolu, klātienes skolu vai uz tālmācības skolu, un tad mūsu bērni iet tālmācības skolā. Un tad lielie bērni paši mostās, viņiem arī tur ir savas ieskaitas, savi darbi, tad viņi tos tur iet un kārto un mācās. Bet tad tās attiecības arī ar mazākajiem, bet viņi parasti tā saceļās, kādi mazie 8. 3. klase, mājmācībnieki mani. Tad mēs ar viņiem katru rītu 10. sākam ar kopīgu bībeles lasīšanu un daļu literatūras lasīšanu. Un tas arī tāds brīnišķīgs brīdis, kad angliski tas vārds to bond, ja? Ka mēs tā, kad esam kopā un es jau saviem lielajiem saku, lūdzu, ieplānojiet, mums vajag izdomāt vai reiz mēnesī vai 2 reizes, ka es gribu, ka jūs arī nākat uz mūsu kopīgo rītu, jo man gribās, ka mēs visi kopā varam kaut ko sadarīt. Bet tātad tie iemesli, vai ne, aicinājums, brīvība, attiecības, kvalitatīvs miegs, arī ēdiens tai skaitā, kvalitatīvs ēdiens, ka tu zini, ko tavi bērni dabūn ēst, un ko es redzu pie saviem bērniem, kas ir tā kā, varētu teikt, mājas bērni, mājmācības bērni, viņi ēd visu. Un tad, kad atbrauc radiņi ciemos, un mums arī ir lielā bērnu māsīca, ir pati skolotāja, un saka, kā man patīk redzēt, ka tavi bērni visu ēd. Salātus ēd, visādas zupas ēd, sautējumus ēd, viņi visu ēd. Un tas ir tas, ko viņi ir paņēmuši tā kā no ģimenes līdz, ka viņi nešķirot tur tā, kad, nezinu, zupu viņi ieraug un viņi neēdīs, vai salātus. Manam vienam no dēliem ļoti garšo rukolas salātu. Man liekas, tik forši, ka mīl zaļumus. Tā kā, miegs, ēdiens un arī tā iespēja būt šeit un tagad, piemēram, ka mums nav jāgaida tā atvaļinājuma nedēļa, kad beidzot varēsim būt kopā un darīt kaut ko. Ja ir skaists laiks, tad mēs varam mācības pārcelt ārā. Mēs varam aizbraukt līdz jūrai, kas mums ir 1,5–2 kilometru attālumā, kad
tu vari būt elastīgs tajā. Un atkal, protams, tas atkarīgs tā mājmācība arī, protams, ļoti atkarīgi būs no mammas personības un no mammas rakstura. Vienai patiks turēties vairāk pie kārtības ruņa, pie ritma, citai atkal, foršs laiks, braucām uz jūru, jā, tā kā noteikti, ka tas arī ietekmēs, un šādām mamām būs savi tie iemesli, kāpēc par labu mājmācībai. Man vēl mājmācība arī patīk par labu tādai rakstura veidošanai un tādai darba kultūrai, jo tagad mēs esam, piemēram, tik daudz kopā, tad mums visiem ir roka jāpieliek, pie tās apkārtējās vides. Un tagad, kad mēs dzīvojam laukos kopā ar vīru vecākiem, tad jo īpaši bērniem ir iespēja arī dažādas lauku darbus piedzīvot, gan kartupeļus stādīt un novākt, pašiem savus dārziņus ierīkot, malku vest ziemā uz māju no šķūnīša. Ka tā ir, tāda liela Dieva svētība, ka mēs no Rīgas tikām atvest uz to Kurzemi, un tieši tas pusauģu vecums tad sākās, un tas darbs, ļoti palīdz tam raksturam, un arī tā iespēja, piemēram, mūsu puiši, viņi var aiziet, nomakšķerēt zivi, un viņi var to pagatavot. Un es viņiem saku, kas tas jums ir par trumpi, tāda prasme. Es saku, riktīgs vīrietis, aizies, nomedīs un pagatavos. Un man liekas, tas, forši tāds raksturs un darba kultūra. Tā, un arī tās pašas socializēšanās ārpus ģimenes, kad tas jau, ko pieminēja par to brīvību, izvēlēties, ka tātad esot skolā, tu esi tātad laimes spēle, tu, protams, vari lūgt pirms tam par to, ka, lai bērnam ir, pēc iespējas feināka klase, un lai ir superīgi skolotāji, mēs par to visu varam lūgt. Un gadās arī visādi, Un tad tas, kas man patīk tādā mājmācībā, ka Dievs arī mūs ir vedis kopā ar tādām ģimenēm, ar kurām ir bijis brīnišķīgi sadarboties kopīgi bērnus mācot, jo bija tāds arī posms, kad es ar draudzeni, man liekas, mēs tikāmies reizi 2 nedēļās kopā ar bērniem, un tad mēs viņus kopā mācījām. Izdomājām pirms tam tēmu, kas katra darīs, un tad mēs tā braucām bērndārs vecumā, tā bija cita draudzene, tad mēs reizi nedēļā, un tad jau skolas vecumā ar vienu citu draudzeni, tad, man liekas, tas bija reizi 2, arī tāda gan socializēšanās, gan kopīga mācīšanās, ka bērni tā kā ierauga, tas bērns manā vecumā jau prot to, tad viņš ar tā bišķi varbūt aizdomājās, un tad, varbūt, ka es arī varētu, un tad viņi tur viens otru tā arī iedvesmo, paskatās, kādas ir prasmes un tā, bet tas ir tādā veselīgā, man liekas, veselīgā vidē. Tas nav tā, ka tu katru dienu varbūt redzi kādu, kurš visu laiku ir pat tev pārāks, tā, bet ka tu, viņam reku sanāk tā, es vispār varētu pamēģināt. Tā kā tādas tās lietas, un arī vēl tāds mājmācībai tas, ka tu vari tā individuāli pieiet katram bērnam, ka tas nav tāds konvejers, ka tas nav tā, ka mēs šodien tagad visi šo un viss, bet ka tu redz, viņam vajag vairāk pastrādāt pie šī vai tā, tad mēs pastrādājam vairāk pie tā. Vai atkal, šito tu jau zini, mēs varam iet pie nākamās tēmas. Tā kā ka var to individuāli pieiet un ka var arī to zināt, kā ar veicināt ar dažādiem instrumentiem, vai tur ekskursija, vai kāds foršs video, vai vēl kaut kas, kādu rīlu noskatāmies kopā, un tad arī, šitā var, kāpēc es arī tā varētu, un tad pamēģina. Tā kā tā. Es domāju, ka šitie iemesli varētu arī būt pārdomām, vai ne? Tur tad aicinājums, brīvība, draudzība, disciplīna, raksturs, savstarpējās attiecības. Jā, tieši tā. Izklausās tik labi, un man liekas, mums vajadzēs taisīt otro sēriju, kurā mēs varētu parunāt par tieši praktisko pusi, kā tam sagatavoties, kā sākt, kur meklēt materiālus, resursus un tam līdzīgi. Tā kā šis, man liekas, tāds brīnišķīgs ievads tajā, ka mājmācība rulē un ka tas ir paceļams un ka tas ir riktīgi vērtīgi bērniem.
Paldies tev, Evelīna, milzīgs paldies tev par šo sarunu. Liekam komatu. Paldies klausītājām, kurš klausījās. Sekojiet līdzi un tiekamies nākamajā sērijā.